kas ir pakaļā? Rīga. Šausmas. Piektdiena. Kas tur notiek? 7 no rīta trakie, tik agri, jau propka. Trakā Rīga. Labrīt, labdien, labvakar! Sveiciens visiem manā kanālā. Piektdienā. Šodien es esmu ofisā. Nedaudz pastrādāt vajag ofisā, nodot mēnesi. Un neliels ieskats manā darba vietā. Pareizi, darba vietā. Not. Re, kur man ir akti. Viņi jāievad iekšā, jāizraksta rēķini un jānosūta pārbaudīt, un tad es viņus nosūtu, kur tagad skenējās akti. Skenējās akti. Un jo jūs jau mani autobusā redzējāt, lielo bandūru, skaneris, printeris, kopētājs, viss vienā. Šeit darbā arī tieši tas pats, un man mājās arī tieši tas pats. Lai es varu attālināti normāli strādāt. Darba vietā man ir bija viens šeit ekrāns. Es parasti strādāju pie 2 ekrāniem, tātad portīvā datora ekrāns un parastais ekrāns vēl nāk klātī. Sakarā ar to, ka es pārvilku autobusu, tie, kuri jau redzēja, mazu bēdu izdarīju, saplīsa man 24 colu ekrāns, un tad es paņēmu no darba 22 colu ekrānu. Un tagad sanāk, atbraucot uz Rīgu, man nav ekrāns. Kaut kā tā. Jo ekrāns jau ir autobusā. Strādā. Tā, ok. Tā, tur kaut kas pabeidzas skenēt. Darbā ir šitāds te vēdas brīnums, kurš jau vairs neprintē, bet skeneris vēl strādā. Tā es, protams, viss kā notiek, ielieku remonta darba aktus, nospiežam skenēt uz skenēt uz flešku, nolasī, saglabāt un spiežam start un aiziet, paiehals. Davai, ņem. Noņem. Nepaņēma, ok. Kļūda. Nesagāja. Jā, tāpēc, kad bieži viņš netiek izmantots, jo es strādāju no mājām, un tad šitie te rullīši, viņi tādi nulpūti vai vēl kaut kas tam līdzīgs, un kaut kā viņš šķībi viņus paņem. Gatavs. Tā, liekam iekšā un jaunam spiežam pa jaunam. Ņem. Bišķiņ korekcijas, šitie šķībi noskanēsies, ok. Saīs. Un aizdēja. Pārējie arī. Un kamēr skanējas, jā, es sev mājās, jūs jau redzējāt manu lielo, labi, es arī pēc tam iefilmēšu, parādīšu manu lielo skaneri. Es viņu gribu kaut kā aizvietot ar mazāku, viņš drausmīgi daudz vietas aizņem. Un sanāk, kad man viņš stāv virtuves daļā uz galda, un tad ir tāds, varbūt vajag mainīt.
jāizdomā kaut kāds variants. Bet šādā variantā, lai ieliec tur paciņu un viņš tur paņem, iesūc, ieskanē. Nu, tāda tipa skaneri vajag. Un, protams, kurš maz strāvs arī, lai es arī varu paņemt līdzi kādreiz, tad, kad es strādāju kaut kur no kaut kurienes. No busa kaut kur. Nezinu, bļāviens. Gribu dzert kafiju. Zināms ražotājs. Un šit kaut ko tādu, es nezinu, nofiksēšu. Es kaut ko tādu redzu pirmo reizi. Paskatieties uz tām. Galvenais vāciņš bija virsū, viss virsū. Paskaties, re? Jūs redziet to? Un paņemsim no dziļuma. Nu? Kā tas ir iespējams? Kas tas tāds ir? Ārprāts. Kaut kāda tā kā sūna. Nu? Kas tas tāds ir? Johaidi. Redzēt, tā kā tāds afigēts. Jāpaskatās termiņš kafijai. Ok, vāku ciet. Un jāatrod termiņš. Kur viņai ir termiņš? Paņēmu otru. Domāju, paskatīšos otru arī. Bet otrai īsti jau nav labāka. Otra īsti nav labāka. Jo, to ir rās. Kafiju neiedašu, paskaties. Otrai pat nav labāka. Tā, labi, davi. Turpinu strādāt, ievadīt aktus. Kaut kā tā izskatās darbs man ofisā. Ievadu aktus, sēžu, padzeru tēju. Šodien, kā jūs redzējāt, kafija ir beigta. Jaunu kafiju nevar vaļā, tāpēc, ka kafijas lietotāji te jau vairs nav. Načaļnieks arī kafiju vairs nelieto. Tad šodien tēju iebliezu. Par slikti jau nenāk arī tēju. Ne? Nu ko? Akti ievadīt ir, tagad jānočeko, jāiebliež numuri. Tā, kas uz laiku skenējās un ņemās. Un tad jau skatāmies, kā man te tālāk, kurā brīdī, kur un kā es jums ielādēšu šo visu. Ok, es te turpinu bliest, lai kamera man bišķiņ traucē strādāt. Labi, netraucē. Tā kā, nu kaut kā tā, kungi dāmas. Es domāju, tas šoreiz arī būs viss. Nu, lūk, jā. Par autobusu īsti daudz ko nav parādīt. Tur praktiski tas pats vienīgais čābīgāks skats uz pa logu ārā ir salīdzinoši. Un autobusā ir tieši tas pats. Strādāju un sēžu pie datoru un blā, 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 kaut ko. Nu, kaut kā tā. Cerams, ka kaut kas no visa šitās iefilmētā noderēja un es varēju kaut ko uzfilmēt. Ne? Davai, pagaidām ar jums. Šodienas čupiņa un visa mēneša čupiņa. Sarkanie šitie te iekuriem.
šitā te izskatās mana darba vieta te. Tā kā normāli. Nav neviens. Var jau arī sēdēt. Pareizi. Bet, praktiski neko ārā pa logu neredzu. Jums nerādīšu, bet pateicoties Covidam, nesēžu šajā foršajā krēslā jaunajā. Kas te balts ir, Johaidi? Tās nav no manis. Nokārtojis esmu. Var braukt mājās. Man mājās ir tieši šitāds pats, bet tikai 1018. Neatceros vairs kuram no modeļiem, bet bija grūtāk atrast driverus, vai ja uzinstalēja vienu, tad tajā brīdī driverus nevar uzlikt uz 18 vai otrādāk. Neatceros. Tur sanāca tā. Ja uzliek driveri, piemēram, uz 20. tad uz 18. driveri nevar uzlikt. Kaut kā tam līdzīgi bija. Vai ir otrādāk. Ja ir uzlikts uz 18. uz 20. nevar uzlikt. Bet ja paspēja uzlikt pareizā secībā, tad ir abi divi driveri. Man liekas, 18. uzliek, un tad tikai 20. Ja bija otrādāk, tad viss. Tad nevar uzlikt. Tad jātabūt nost, un tad ir jāliek 18. vai kaut kas tam līdzīgs. Bija vienā brīdī ņemšanās ar šito te, jo šitais ir vecs kā zeme, bet joprojām strādā ir šeit. Ja priekšniekam tāds ir, skaiti man ir 18. Tad vispār strādā, ka, Un galvenais lēti. Lāzeri, viņš skaitās lāzera printeris. Un lēts kārtričs uz ļoti daudz lapām salīdzinoši. Un tik, cik man vajag, pusgadam saiet. Un tik, cik man personīgi vajag, personībām, vajadzībām daudz. Bet tad, kad man krāsa iet uz beigām, tad uzreiz pie načaļnika vajag krāsu. Jo, es teikšu tā, 99,99% printeris tiek izmantots darba vajadzībām mājās. Un tāpat arī lapas es nepērku, papīru nepērku, tad, kad izbeidzās paņemu no darba. Kas tur vēl? Tad es makulatūra lietas, es par to arī nedomāju. Vienīgais, protams, mans dators, mans krēsls, mājās. Un kaut kā tā, viss. Šeit esam beiguši. Ārā vēl nav tumšs. Es ceru, ka es vēl laicīgi tikšu ārā no Rīgas. Durvis neslēdz ciet. Un ceru, ka tagad vēl propkas nav. Un paspēšu bez propkām korķiem tikt ārā no Rīgas. Tūlņās arī pastāstīšu, kāpēc un kas te notiek. Tā teikt, braucu ārā un teikšu tā, neliels stūķis ir, bet nav drausmīgi liels, jo pagaidām vēl nav 5 šausmas. Kas būs 5, tas būs ārprāts. Izskatās no Emīla Meļgalna ielas un te reāls stūķis. Un tas ir uz Āgenskalna pusi. Un viņš ir parasti uz aptuveni, es griezīšos nost, jo tāpēc, ka man vajag uz otru pusi. Super. Es braucu uz turieni. Lai aizbrauktu uz Āgenskalnu pēc darba, labi, pēc brītiņa, kad jūs nebūs tādas trepīte. Tā, tūliņās uzgriezīšies, ko te būvē. Tā, es jau esmu uz, kas tā pa ielu? Hanzas ielu. Tūliņās arī, kur es uzgriezīšos atpakaļ uz Valdemāra ielas. Karoči, tur ir stūķis. Un tagad braukšu uz to pusi. Uz Brīvībeni es vispār tur tagad nav ko darīt. Braukšu pa Gaļezeru ielu vai kas tur ir. Un
Ceru, ka tikšu ārā uz Juglu bez likām problēmām, jo sanāk atpakaļ ārā ir diezgan normāli. Es jums parādīšu aptuveni vietu, kur es parasti braucu, ja es trāpos pēc 5, kur es nogriežos no, kas tās, Elizabetes ielas vai Emīla iela. Es neatceros to nosaukumu, bet es jums parādīšu. Kā jūs redziet, tur stūķis vēl nav. Vēl stūķis nav. Te maksas variants. Šīs ir labs variants. Man tieši sanāk darba vieta ir tur, kur sākas stūķis. Točna tur, kur ir stūķis sākās. Jau labu laiku iepriekš. Visur jau pāris luksuforus pirms vēl stūķis nav, bet tieši tur, kur es izbraucu ārā no darba vietas, tur jau ir stūķis. Tur viss ir slikti. Un tas pats arī uz darbu. Labi, uz Valdemāra ielas īsti nav propkas, bet pirms Vanša tilta un Vanša tilts ir viss korķī. Uz darbu, tad, kad es agrāk braucu no Ākens kalnā vai no jebkuras puses, no tās puses, tas bija vienkārši ārprāts. Ārprāts. Jā. Labi, braukšu ārā no Rīgas. Rīgā noteikti esiet uzmanīgi no visiem skateriem un skateboardistiem divreiz paskatīties savādāk. Tie ir visātrākie Rīgā, un tā kā tie nesās kaut kur steidzās, it īpaši uz kaut kādiem Bolt vai īres skūteriem, ja, tie steidzās, viņiem iet katra minūte no svara, un kāds luksofors, johaidi. Kāda apstāšanās, kāda piebremzēšana, nesās tikai. Ja man būtu maz naudiņas, tad es noteikti tāpatās brauktu. Un tad bez tabū, johaidi, kad kārtējais uz kapotu paņemts. Tā. Davai. Brauc. Rīgas dzemdību nams. Šeit visi mani 3 bērni piedzima. Visus sagaidīju, kā saka. Visus sagaidīju praktiski, man liekas, kad visi bija vienā stāvā. Jā, un plus vēl jābaidās ir no šitiem te krāsainajiem skūteristiem, kā tie, kas vedā ēdienu kastes. Šito te tiltu pavasarī atklāja. Te var no 2 joslām raut iekšā. Šitais ir diezgan zolīti sanācis viņiem. Man tā liekas, es jau nezinu. Bet iepriekš bija briesmas. Nākamo vajadzētu VF tiltu, jo tas arī diezgan salīdzinoši briesmīgs. Stūķis? Nē, stūķis. Gribi teikt stūķis? Nē. Stūķis. Vai tas ir daļa remontiem kaut kāda iela atkal ir cieta un tāpēc ir švaki. Tā ir visi švaki. Man tāds sajūta, ka tas kravinieks kaut ko paņems. Nē? Nelaiž? Davai. Protams, stūķis daļa remontiem. Cilvēkiem, kuri sen nav braukuši. Te ir velo josla uztaisīta. Tā, kas šitā bija pa ielu? Neredzu, bet agrāk tur varēja taisni braukt un arī pat pa taisnu uzreiz uz Juglu aizbraukt. Tagad ir nelielas organizācijas izmaiņas jau kādu pusgadu un te ir visi sačukarēts. Un te es skatos ir stūķis. Un es darīšu toču tāpat kā šitais. Metīšu ap kāju un brauksim īso ceļu. Braukšu īso ceļu uzreiz, lai esmu Juglā. Kas te notika? Taisni tikko es runāju. Tad, kad ir stūķis, tad ir jābrauc šeit.
un uzreiz būšu Juglā, bez apstājas, jā, tur sanāk arī 2 vietas, kur uzreiz ir braukt. Jā, tūlņās parādīšu. Mēs lēnējam pabraucām garām. Nav ko aiz viņiem tagad gaidīt, lai tie lēnie brauc lēnu, ja viņiem vajag. Piestāju pie stopzīmes un, jā, tad, kad tie ceļi, kur es tikko izbraucu, ir salaboti, tad bieži, tādi ir stūķis šeit, jā. Bet tad, kad viņi ir tādi baigi bedraini, tad, te paskaties, es jau tūlņās pie Juglas luksuforu redzēju. Pagājuši ir, sanāks 6 minūtes, 7 minūtes, un es esmu pie Juglas, kā jūs redzēt. Un re, kur ir Juglas tramvajī. Jē! Un ja arī uz brīvībenes ir korķi no rītiem, tad es pa šito pašu ieliņu metu iekšā un braucu riņķi. Jā, stūķis ir pēc tam, uz Gaujas ielas, ja es nemaldos, kaut kur tur. Vismaz agrāk tā bija, kad tie remonti un viss pārējais, tur baigais stūķis varēja būt arī no rītiem. No Rīgas esmu ārā, jāiebrauc depo. Un tad jau varbūt vēl paspēšu vakarā kaut ko mājās padarīt. Šī iela ir sataisīta, variet neuztraukties, remonti te ir plus mīnusi beigušies, korķi nebūs baigi lielie. Kaut kā tā. Ātri iekšā, ātri ārā. Kā jūs redzēt, pēc tumsas vienkārši iekšā un ārā nesanāca. Sanāca ilgāk uzkavēties tur. Izdomāju iefilmēt arī pie reizes arī video beigas, jo tūliņās jau būs tumšs, kā nekā jau 5. Tas viens moments un tumšs, ka neko neredzēs, neko neiefilmēšu, kā vienmēr, tad ir tumsies tāds, nav laikas gaismas stutēt vai vēl kaut ko, tad es labāk ierakstīšu priekš jums jau tagad. Jā, labi, kungi, dāmas, neaizmirstam uzmest tīkšķi. Šis ir kaut kas, ko es jums sen nebiju, ilgi cietos un nerādīju. Kā tur izskatās, kā neizskatās. Daudz domā, ka es nestrādāju, bet īstenībā šodien biju uz tādas, vienā brīdī gribēju teikt, viss, nafiks. Nafiks, metu mieru un mainu darbu un jau nē. Ir reizes, kādreiz, tad, kad es nomainīšu darbu, es pastāstīšu pozīcijas, kas šeit, kur es tagad strādāju, ir vienkārši, iznes smadzenes un, nav pieņemami, jau sāk apnikt. Tādēļ, labi, tas šoreiz, kungi, viss. Jā. Ja nekas pa ceļām interesants nebūs, tad tā, brauciet uzmanīgi, jā. Skatieties spoguļos, tā. Tiekas. Roka kā bosam. Jācer, kad brīvdienas, sestdienas, svētdiena būs produktīva. Nekur nav jābrauc. Daudz darbi priekšā. Cerams, ka daudz arī izdarīšu. Turēšu īkšķus par laikapstākļiem, kad nečakarēs smadzenes un varēs visu kaut ko ārā izdarīt.